Kādas varam ar likt iekšā? Tātad par Mikila mahinācijām šoreiz. Mikila liels mahinācijas pēdējā laikā bijuši. Tā dzirdēju. Kā, tipa, pašā sākumā mēs aizgājām strādāt, viņš baigo lopu tēloja, un kad mums ir tipa daudz naudu maksāšot. Tas ir traum. Un tad es nostrādāju pie vienu mēnesi pie viņu, tipa pa lielo stūmu. Teiksim, cenās kaut kā 1200 eiro. Un viņš man dos 1200 eiro, kā jau kārtīgs biznesmens maksāja 2,5 mēnešus. Tas ir katru nedēļu par kaut kādiem 200 eiro. Viņš mums uz abiem iedevā 400, 450, 300 eiro, un tas mums uz nedēļu līdz nākamajai nedēļai, pēc, kad redzēt, mums nav līguma, bet līguma viņš teica jau, ka noslēgs pirmajā dienā un baigi ilgu laiku atlikt. Paklikt. Kur ir? No tā, ka mums to naudu baigi ilgu maksā. Jā. To strādā. Nu, un mēs dzīvojām Pritonā arī tajā brīdī. Un ķipa viņš meklēja vietas, kurien pārvāktie mums. Jo viņš teica sākumā, ka mēs gājām uz turien. Tad, ka mēs jau nebūtu gājuši turien, reāli. Nu, pat tāda nav turien. Nu, viņš solīja, ka viņš visu pilnībā ķipa atradīs dzīves vietu, tram-pam-pam. Labi, sākumā mēs dzīvojam zem visvietās, tiesmā. Nu, kā pakaļ. Jā, bet pakaļ. Brauc mums ar mērs pakaļ katru rītu kaut kā nedēļas. Vienrīt. Limuzīns bija tev reāli atved uz darbu un aizved uz darbu. Tas ir krūti ar Mercedes. Tas var izbaksīt, kas nevar izbaksīt. Jā. Ko tu gribi izbaksīt? Heine, Aliņa, mums ir Heine. Mums nav Heineken, ja mums autortiesības nevaram pārdāt būtībā. Bet mums ir Heine, Aliņa. Tas ir pilnīgi savādāk. Dažiem varbūt asociējās ar Heineken, bet tas tā nav. Tas ir Heine. Little off topic. Bet, jā, nu un tad viņš baigi ilgi mums to vietu meklēt. Mēs no tā bomžātņika nevaram izvākties ārā, jo mums baigi maz naudu iedeva, bet lai tu noīrētu kaut kādu normālu vietu, tur divi tā var dzīvot. Atvērumu tev pārtraukt, bet man liekas ir viņi beigi. Nē, nav. Nu tur rakstīt. Ļoti labi. Reklāmas pauze. Ķipā, nu, baigi maz naudas bija un katrā ziņā, nu nevarēja nekur aizvākties. Nu, atrast citu vietu, jo lai kaut kādu normālu vietu atrast bija kaut kā 900-800 eiro. Mums ir jāpalīdz kontrakts uz drošības pirmajiem 2 mēnešiem. Vai tikai par pirmo kurā vietā. Nu, baigais pīcis vajadzīgs. Jā. Un tad šīs man tur, nu, baigos sasolīgais baigais pārdevējs būšu zied, nu, ķipa kā salesmens tā kāds. Un aizsūtīja man uz citu firmu strādāt, un tā firma riktīgākais. Tu teici, tev tas būšot labāk. Jā, un tas man būšot labāk, un riktīgi viss lielais pīcis nāk, pats griezamies, mazām neko darīt, apmēram nevajadzēs. Nē, nu tā nebija, ķipa, jāmācās, un es biju pilns gatavs mācīties. Un tur nekā beigās nesanāca. Where was I going with this? Nu kā, tev bija šausmīgi debijas darbs, strādāja ko un vispār bija ko tu uzlīmes līmē. Nu jā, tas darbs bija riktīgi skūps, jo tas bija ķipa saucamais trēnings, salesman. Un ķipa, tad tev 2 nedēļas jālīmē uzlīmes. Es 2 nedēļas tikai līmē, man liekas, bet teicu, man kaut kādi 3 mēneši būs jālīmē, es tādējādi daudz ko var iemācīties. Nē, paldies. Nu jā, un tā viņš arī tur ar to visu naudu manipulēja, līdz ko es tur 2 nedēļas nostrādāju, dabūju kaut kāds 500 vai 600 eiro apmēram. Nu, un viņš, protams, nebija devis naudu, lai es varētu samaksāt īri par Pritonu. Mazām nerunāja par to, lai aiziet kaut kur citur projām. Es noriskēju, pēdējo naudu atstāju īrē Pritonā un kaut kā galvas salikām esam šitā smukajā vietā. Bet tāda vieta, pīzēks. Nu, riktīgi krūt pie upes, pašas pie Amstela. Viņam tā kā Daugavs. Un riktīgi tagad smugā vietā tikā. Un, nu, jā, tad es... Bet problēma ir tā, ka mums jāpārvācās viņā. Nu jā, nu uz to jau mēs bijām rēķinājušies, jā, bet atkal nav izmaksāt Jānim naudu. Ar mani naudu vīri nepieteikti. Vecais ķīpa atradis mums vietu. Bet nu nezinu, kā ar to vietu ir, jo viņš ir kā noīrējis. Un reāli darbā tagad iet mahinācija, kad ķipa firma pārņem, atņem vecajam.
Jā, Un čalis pats arī afigēni riskē, jo viņam bija dzēts naudu, viņš 3 mēnešus viņam arī nav maksājis. Jā, Freddy. Denisam. Denisam Arī ir. Denisam stāsts? Nē, Fredijs viņš stāstīja. Šajā viņš arī kaut ko darbā teica, ka viņam ir baigākais risks. Viņš mums, viņš no sākuma... Es nebiju. Nē, tu nebija, jā, viņš no sākuma sarunāja ar visiem vietējiem, kas tur ir. Ar Kārenu, Traku, Ediju un šito Ronu. I call him the Weasel. Jā, I call him the Weasel. Mihilam viņš nepatīk. Normāls čalis. Viņš žīgi, normāls čalis ir, jā. Nu, ot. Un viņš sarunāja. Pateikt. Viņš sarunāja vietējā valodā. Viņš pēc tam atnāca mums ar Moniku paskaidrot, kas rītdien notiks. Un, viņš teica, viņš rītdien iet ar Mihilu pie APH, kas pasūta visus puķus. Un, principā, viss, kas no kurienes puķis nāk, no kurienes darbs nāk. Nu, un viņš saka, ka Mihils nemaksā vienkārši. Un, tāpēc vienkārši mēs varam uztaisīt veidu, kā sāk maksāt. Nu, pārņemot firmu, viņš uzreiz, parasti viņš, es zālu pīpēt, bet es kārtībā. Pie šitās tēmas. Viņš tagad, ko Denis dara, viņš paņem visus puķis, kas ir, ko ir Mihils pirts. Viss fulst, ar spaiņiem tās puķis nāk, un tie spaiņi maksā nav. Jā, es zinu, melnie fulsti. Nē, melnie fulsti, tie jau vispār kaut kāds pāris cents maksā. Nē, es runāju, melnie komats fulsti. Nu, un viņš, vecais pilnībā šodien atnāk uz darbu, pirmdien. Viņš visiem bija solījis samaksāt sestdien, bet svētdien vispār nevienam nekāda ziņa nav devis. Nevienam trūba nav cējās. Nē, svētdien viņš manī pipoja. Nu, svētdien vakarā. Un tev pateica, ka tev jābūt darbu 6:30, un tad sēdēja līdz 9:00 bija. Nē, atnāca šitais te. Es pēc cienu. Jā, tev laikam mājā. Nu, jā, nu. Nu, Indriķi strādā. Velkam divatā. Pagaidz, negad. Velc! Treki! Finally. Tā jau ir, jā? Tātad. Pie kā mēs palikām? Pagaid. Indriķi, beidz stāstīties. Mums pirmais bloks te. Pagaid, ko viņš... Nu jā, viņš atnāca, kroči nevienam neko neteica un aizgāja projām. Jānim zvanīja vakarā, Jānis bija aizsūtījis īziņu, lai uzzināt, cikos viņam darbā jābūt. Nu, un tad čālis pazvanīja galīgā, bija labāk. Nu jā, viņš galīgā vafelē bija. Viņš saka 6:30 un tur kaut kas ņirds fonā ritīgi. Es pārprasu, pārsaku, jā, davai rītdien 6:30. No angliski. Un viņš jā, viņš pārvācamies pirmdien, otrdien, trešdien. Pirmdien, otrdien, trešdien. Zini, katru dienu ir kā tests. Pārvāksies. Nu jā, bet glumais tips. Nu, karoči, un galvenais, tas lielākais stūms. Nu kā, es visu biju no viņa, es zināju, ka viņš nekādu naudu nevienam nemaksā, bet tas Jānis dzīvo. Nevienam nekādu naudu nemaksā, bet... Monikai viņš 3 nedēļas nav maksājis. Mums jau tāpat, un tā kā mūsu čakarēja 3 nedēļas, ka jums uz konta naudas. Arenai arī kaut kādas 2 strakajām, viņš pizdēs strakajām, viņš parādā kaut kādas 2,5 štukas ir. Pizdēts vienkārši. Kā, man liekas, strakajām maksā reizi 2 nedēļās, vai? Nu visiem it kā ķīpa 2 reizes nedēļā. Tagad mēs 2 nedēļas. Mančīs. Anonīms, protams. Tad vajag garšajā šokolādi. Nu, es biju ticis no viņa vaļā, es strādāju normālā firmā, Šramā. Un man tur jau ir sākušās apmācības, lai es būtu pa salesman. Groči rītīgi normāli attieksmi visiem Indriķis patīk, tas ir the favorable and the lovable Henry. Un rītīgi viss, rītīgi krūt vieta, un es visu, praktiski gandrīz neesmu atkarīgs no Mihila. Šīs atbrauc vienu dienu, baigo plānu, kroči stāstīt, viņš man zvana vakarā, un viņš tik šausmīgi labi pārliecina cilvēkus, un viņš tev ko varētu iestāstīt, es nezinu,
debesis ir zaļa un zāle ir zila, man liekas, viņš šo varētu iestāstīt un pierādīt vēl. Nē, viņš dižas baigi. Nu rīktīgi, jā, nu rīktīgi labi manipulē. Un kroči viņš atbrauc pie mums vēl bija vīsīs palicis un piekdienas vakar kaut ko iekapājām vīsīt, un šīs tu baigo plānu stāstīja, kā atvērt, savu šo darba aģentūru vaļā. Un tāpēc, kad es visi esot, baigi viegli, karoči, jo mēs esam baigi labāk komanda. Viņš tur direktors, Jānis apmāk. Ļauj izlabot darbā iekārtošanas aģentūru. Darbā iekārtošanas aģentūru, jā. Un Jānis ir tā kā instruktors, kas apmāca visus jauniņos, kā viss štēls tur pareizi darbā darīt un visu pārējo. Es esmu atbildīgs par visiem cilvēkiem, kur, teiksim, no Latvijas tie, kas atbrauc. Es esmu atkarīgs par viņiem, lai viņiem tur stundas viss pareizi būtu, nauda visu, kroči būtu, māja, lai oficiāli varētu strādāt. Kroči, jā, nokārtot visu dzīvesvietu un visu laiku, kontaktēties ar viņiem. Rīktīgi, es to biju gatavs un rīktīgi, man jau vienā citā firmā es biju šito pašu pateicis. Un vienā firmā es to pašu biju pateicis, bet tajā pašā darba aģentūrā, ar kuru es strādāju. Un viņiem baigi patīk tas plāns, un viņi bija gatavi šito visu sadarboties. Un Mihils man izstāstīja savu variantu, it kā 10 reizes labāk. Un tad es pateicu, viņš tagad saka, jā, varēs strādāt trešdienās, ceturtdienās pa manīm. Jā. Nē, baču pilnu. Pilnu. Tas ir interviju. Un no bačus ir 10. daļa. Un jā, un tad, kroči, tas būs baigais mans pienāk... Jā, to jau stāstīju. Kur ir palikt? Jā, un kroči tādu pašu, jā, un tad viņš teica, kroči pa 10 eiro stundā varēs pie manīm strādāt. Un es, jā, ok, rītīgi, noderēs, tas ir nedēļāk 160 eiro. Mēnesī tā jau senāk citā vietā pusalga, jā. It kā pa 2 dienām. Baigais pīķis, jā, un tā kā piekrīt tajā darba aģentūrā, kur es piedāvāju šito un viss jau, man liekas, tagad būtu noticies. Es jau būtu, visu šito te organizēt. Kā nekā es vēl čomam uz Latviju, rītīgi labam draugam pazinīju, piedāvāju atbraukt uz šejieni, lai cilvēks savāc, lai visu pārējo savāc, protams, ko viņš arī izdarīja. Un beigās vienkārši viņi nav kur iekārtot. Jo praktiski viņš šitā te, ja viņš bušito jau tos cilvēkus, pa visu tajā kompānijā. Tad vienkārši nav jēgas sūtīt, lai cilvēki netērē naudu ceļā un dzīvesvietām visai pārējām, un pēc mēneša aizbrauks mājās. Rīktīgi stulbā situācija. Jā, Fredī viņš būs to 3 mēnešus. Vispār algu neizmaksās. 3 mēnešus talim nemaksā algu. Jā, tieši visu laiku kaut ko. Tā viņš ir. Jā, ir rītīgs tīpām. Vecais ir rītīgs mājas. Tā tam būs jābūt. Jā, vecais. Tātad, karoči, mēs rītdien redzam, iet Denis rītīgi reisīgs čāls. Viņš zai bijis normāls vecs ir. Wild motherfucker. Jā. Karoči, viņš te rītīgi riskē, viņš paņem principā vienkārši no Mihila tos spāņus, kas ir, viņi piedara viņiem, viņš paņem naudu samaksājuši. Viņš paņem no viņa tajiem visiem spāņiem, šitien puķu kompānijās ir tie standarti spāņi. Maksā. Pērkot puķis dabū spāņi, viņš maksā. To viņi atdod atpakaļ, dabū atpakaļ pīķi, un viņš tagad Denis paņem, atdod Mihila spāņus. Praktiski paņem viņa naudas, ir mēram štuka 200 eiro. Un viņš vienkārši šodien paņem mums izmaksā visiem pīķi. Cik var, sadalīs, jā. Un viņš rītdien arī iet pie firmas, principā pie Mihila priekšnieka. Nē, Mihila priekšnieks sanāk tur. Un saka, karoči, vecais mums nemaksā. Jā. Mēs pārņem kompāniju un turpina pildīt pasūtījumus tikai zem citu vārdu, mēs pārēju. Domāju, gan, jo visu tā komanda, kas tur ir rītīgi spējīgi. Jā, pēc trākais rītīgi krūt, viņš rūbīja rītīgi daudz. Zini, kas Mihils ir? Viņš pilnībā visus, augšanā pazīst, viņš 14 gadus tur strādā. Denis? Nē, trakais. Mihils arī. Mihils, jā. Mihils arī rītīgi laika. Viņam vajag sūdīgā reputācija ir augšanā arī. Jā, tāpēc, ka viņš visu